закончился, пока. На pamять. Nu, kā говорится, с почином. No rīta atvadamies no Alekseja, uztankojamies un pa skaistiem, līkumotiem ceļiem dodamies gar Lādugas kreiso krastu uz 450 km tālo miestu Sojārvī, kur mums sarunāta tikšanās ar Dmitriju no Lietuvas, kurš ceļojumā devies viens pats un ir izteicis vēlmi pievienoties mums uz Karēliju un Kolas pussalu. Kā viņš pats smējās, lai samazinātu izredzes, ka viņa apēdīs lācis uz 1-3. km pirms norunātās tikšanās vietas beidzot mainās ceļa segums, un mēs uzsākam nelielu misiju – izbraukt Karēliju pa grāns ceļiem, kas sastāv apmēram 800 km. Kāpēc viņi skrīt nost? Šitā viņai nav jābūt. Jābūt tieši tur. Opa, opa. Dmitriju satiekam norunātajā vietā un laikā, un uzreiz dodamies kopīgās pusdienās vietējā kafēnīcā ar diezgan kolorītu viesmielu, kas mūsu garastāvokli tikai uzlabo. Забирает сил, нежели... Можно мне тоже пиво? Пилочку. А мне пиво. Пиво. На твои ботинки застегиваются. Nu jau 3 vīri sastāvā un kārtīgi iestiprinājušies, kopā nobraucam vēl kādu 200 km un vakarpusē sākam meklēt vietu, kur pārnakšņot. Es nezinu, vai kamerā redzams ir, bet tas, kas šeit notiek, visa izmēra kukaiņi. Teica, ka Karēlijā esot odi, bet te ir vienkārši viss. Привет! Привет всем! Привет, Латвия! Вот встретились в Карелии. Да. Привыкаем к ложкам, алкоголям. Да. Вот понемногу. Вот тут parus vietas есть. Вот это одно, rekušies viens variants, ko var darīt. Var vēl mēģināt sev kaut ko pūst virsū, bet uz visu šito kontingentu. Bet paskaties, kāda vietiņa, peizāža jau smuka.
No rīta pabrokastojam un dodamies tālāk ziemeļu virzienā. Mēs ar Ediju uzņemam labu tempu, bet Dmitrijs brauc kādu gabaliņu aiz mums. Pēc pāris stundu braukšanas notiek tas, kas motobraucienos mēdz notikt. Pirmā avārija. Kā ir? Nesasīties pats. Tā aizgāja pa taisu, ne? Tas stabils, vai ne? Tu norāsties. Jā. Un vēl, tu paliek ruškā iekšā. Jā. Iekšā. Reku man pēdas te gar pašu maliņu izvilka. Te. Reku tavu trajektoriju. Ot šito vietu mums ieteica Ivans no Murmanskas. Nolēmām šeit apstāties, ieēst pusdienas, nedaudz atpūsties. Skats jau iespaidīgs. Tobrīd vēl nezinājām, ka Dmitriju mūsu braucienu ietvaros vairs nesatiksim. Tomēr tā arī nespējām rast kopīgu ceļošanas tempu, un mūsu jaunais paziņa nolēma turpināt ceļu pa asfaltu, kas galīgi nesakrīt ar mūsu plāniem. Pēc dažām dienām saņēmām ziņu, ka Dmitrijs Kols Puselā ir piedzīvojis kritienu, savainojis kāju un izstājies no spēles. Tā mēs esam, kaut kur Karelijas ziemeļos, bez Dmitrija. Jā. Brauciens iet daļai pēc plāna, daļai savu gaitu, visi ir forši, mēs braucam. Tā arī brauciena laikā sirds pārsteidz apstājums. Tieši tā, jā. Jā, tā jau ir godīgi, ja mēs braucam ātri. Ja vēl godīgāk, tad būs ātri brīžiem. Tev nevar sādāk to mocu izjust. Ja tev ir tāds mocs, kam ir tāds iespējas, tu viņas gribēs testēt. Tad tas ir, jebkurā gadījumā. Tā no rīta plānojam šķērsot polāro loku, plānojam beidzot Hibīnu kalns redzēt un būt Kols Puselā un vēl tālāk uz ziemeļiem. Skatos, arvien mazāk detaļas paliek, viss liekas iet nost, ne?